Labdien, godātie kolēģi! Pirms mēs strīdamies, vai budžets ir slikts vai labs, mums būtu jāvienojas par tā atklātības līmeni, uz ko Nacionālā apvienība turpina uzstāt. Privātajā biznesā nebūtu iespējams apstiprināt gada finanšu dokumentu ar neatšifrētiem miljoniem. Līdzīgi arī iestāžu vadītājiem. Piemēram, skolas direktors nevar sastādīt gada budžetu ar vienu milzīgu summu neatšifrētu, kas sauktos pamatdarbības nodrošināšanai, vai 6 ciparu skaitli kapacitātes stiprināšana. Šķiet absurdi, bet kādēļ Finanšu ministrija uzskata, ka viņi var rīkoties savādāk un uz viņiem šāda pieeja neatiecas? Jo pašreizējais budžeta dokuments neļauj arī mums deputātiem atbildēt pat uz vienkāršiem konceptuāliem jautājumiem. Piemēram, vai drošības budžetā ir rasts finansējums valsts robežsardzei, lai nodrošinātu cilvēku resursus un robežu nākamgad regulāri nebūtu jāsargā mūsu kaimiņos robežsargiem? Vai drošības budžets nodrošinās, ka ugunsdzēsējiem glābējiem beidzot tiks pilnā mērā apmaksātas virsstundas? Vai drošības budžets nodrošinās finansējumu jaunsardzei un VAM dronu apmācībām? Vai arī tas turpmāk joprojām nesasniegs pat 1% no visiem Latvijas vidusskolēniem? Vai drošības budžets nodrošinās, ka ministrija darbinieku atalgojums nepieaugs straujāk nekā NBS instruktoru atalgojums, kā tas bija pērn? Tāpat arī vai 30 miljoni joprojām tiks novirzīti veselības sistēmā agresoru valsts pilsoņiem? Un konceptuāls jautājums par aizņemšanos. Ja trešdaļa no aizņemtā finansējuma tiek novirzīta drošībai, kam ir pārējais? Vai jūs zālē sēdošie zinat atbildes uz šiem jautājumiem? Var jau būt, ka jums ir tās atbildes un atbildes ir pozitīvas, jo neviens budžets jau nav tikai slikts vai tikai labs. Bet, lai iegūtu šīs atbildes, ir nepieciešams atteikties no pašreizējās budžeta slepenības pakāpes un padarīt budžetu atklātu sabiedrībai, mēdījiem un arī mums likumdevējiem. Vai atklātība atrisinās visas problēmas? Nē, bet detalizēti atšifrēts budžets tuvinātu mums vienai no divām patiesībām. Vai nu Ašerādena kungs varētu sabiedrības priekšā pierādīt, ka budžetā tiešām nav lieku greznību un nepārdomātu izdevumu un tādējādi atgūt sabiedrības uzticību. Vai arī otrs variants, mēs tomēr rastu iespējas atrast virkni lietas, kuras ietaupīt un gūt papildus fiskālo telpu, kuras novirzīt fiskālajai telpai. Ieguvumi jebkurā scenārijā. Nacionāla apvienība tic, ka atklātas kārtis ļautu Saeimai un ministru kabinetam atgūt sabiedrības uzticību. Pierādiet sabiedrībai, ka jūsu virsrakstu un saukļi par drošības stiprināšanu, dzimstības veicināšanu, izdevumu pārskatīšanu ir politiskā rīcība, nevis tikai politiskā retorika. Koalīcijai priekšā grūts darbs aizstāvēt budžetu, un, lai kaut ko aizstāvētu, ir jāizvēlēs tie aizsardzības mehānismi. Un tas, ko es aicinu jūs kā argumentu vairogu izmantot nevis emocionālu opozīcijas apsaukāšanu, bet gan profesionālu atklātību un caurspīdību skaitļos, jo tā taču darītu pieaugušais istabā, vai ne? Nacionālā apvienība uzskata, ka ir grūti ne tikai balsot, bet arī strādāt ar aizklātu budžetu, kur detalizācija nespēja atbildēt uz būtiskām aizsardzības un drošības stiprināšanas vajadzībām. Nacionālā apvienība arī opozīcijā esot ir konsekventi atbalstījusi papildu finansējumu piešķiršanu drošībai un aizsardzībai, un arī šogad budžetā šādus priekšlikumus mēs atbalstīsim. Ne tikai atbalstīsim, bet rosināsim papildināt ar saviem. Tomēr jūs nevarat cerēt, ka atbalstīsim visu pārējo budžeta pakotnes daļu, ja tā paliks puslepena ar neatšifrētiem 6 ciparu skaitļiem. Tādēļ rosinām iesniegt budžetu atkārtoti, atklātā un atšifrētākā detalizācijā, lai kopīgi turpinātu darbu pie tā izskatīšanas. Aicinu noraidīt.